Mani sauc Inga Vilciņa Krūze. Es esmu aromaterapijas mācību un konsultācijas centra izveidotāja, dibinātāja. Pirmā mana profesionālā pieredze ir saistīta ar medicīnu, bet no 2002. gada es sapratu, ka laikam ir jāiet prom no medicīnas, jo man gribējās kaut ko jaunu. Gribējās kaut ko jaunu, kas dotu man plašāku skatījumu uz dzīvi un uz iespēju arī darboties ar citiem cilvēkiem. Un es aizgāju mācīties par kosmētiķi, un mums kosmētikas skolā bija brīnišķīga aromaterapijas pasniedzēja, kura ieveda man šajā aromaterapijas pasaulē. Kopš 2003. gada es sāku nodarboties ar aromaterapiju, apguvu ļoti daudz dažādas gan metodikas, gan kursus. Un aromaterapija ļoti ilgu laiku bija viena no manām galvenajām nodarbēm. Līdz 2013. gadā manā dzīvē ienāca Tibetas skanošie trauki, jo viena no manām studentēm bija precējusies ar cilvēku no Nepāles, kuram pašam bija darbnīca, kurā gatavoja šos Tibetas skanošos traukus. Tagad gan viņus sauc par Himalaju planetārajiem traukiem, tādēļ, ka Tibetā traukus vairs neizgatavo zinām apstākļu dēļ, un visa šī ražotne ir vairāk vai mazāk, un visas šīs zināšanas ir aizgājušas uz Nepālu. Tāpēc šajā mirklī vairāk ir pazīstami tieši šie Himalaju planetārie skanošie trauki. Lūk, un šis cilvēks man pārdeva pirmo skanošo trauku. Es ļoti labi atceros, viņš bija tāds maziņš, un tas bija Jupiters. Un tad, kad viņš pārdeva man šo trauku, viņš teica, nu, tu redzēsi, uz kurieni tas tevi aizvedīs, jo Jupiters ir planēta, kura maina cilvēka filozofiju, maina cilvēka pārliecību, aizved viņu pie sevis paša, un šis process turpinās, paplašinās, līdz, varētu teikt, tādai pilnīgai bezgalībai, iedvesmojot un dodot prieku arī citiem. To es varu teikt, ka manā praksē tieši tā arī ir noticis, jo cilvēki, kur atnāk pie manis mācīties, it īpaši mācīties, viņiem pēc tam pavarās ļoti daudz un dažādas iespējas, un viņi saka, mēs pat nedomājām, ka Tibetas skanošie trauki aizvedīs mūs kaut kur tur, kur mēs vispār pat nedomājām, ka varētu atrasties. Pakāpeniski es apguvu tehnikas. Mans skolotājs bija Tibetas lama, kurš bija emigrējis tad, kad Tibetā sākās revolūcija, un es no viņa ieguvu ļoti dziļas zināšanas un arī tādu milzīgu praksi, kā tieši strādāt ar cilvēku tālāk, cik cieņpilni un cik godīgi mums ir jāstrādā ar cilvēku, izmantojot šos Tibetas skanošos traukus. Un šīs zināšanas es cenšos arī dot tālāk saviem studentiem un ielikt viņiem šīs prakses filozofiskos pamatus, lai tas nebūtu tikai kaut kas tāds mistisks, ezotērisks vai neizprotams, bet lai tā būtu iespēja, caur kuru cilvēki, kuri nāk pie maniem studentiem vai pie manis, spētu atvērt sev šo jauno pasauli. Apguvusi 6 līmeņus šajā Tibetas skanošo trauku terapijā, saņēmusi arī no sava skolotāja iniciāciju būt par šo Himalaju planetāro skanošo trauku meistaru un arī pasniedzēju, tādēļ arī man ir tiesības tieši šo metodiku apmācīt. Nu, un turpinoties sadarbībai arī ar šo puisi no Nepāles, kurš arī šajā mirklī ir skolotājs, ir pasniedzējs, viņš arī vairāk nodarbojas ar Himalaju planetāro skanošo trauku apmācībām pasaulē. Viņam ir savs centrs Šveicē, viņš ļoti daudz braukā gan pa Eiropu, gan arī pa Āziju, un vienlaikus māca un šīs hercu terapijas tehnikas pasniedz arī visur citur pasaulē. Jo mēs esam tikai 2 pasaulē, kuriem ir tiesības šīs tehnikas apmācīt tālāk jau saviem studentiem vai citiem interesantiem, kuri vēlas apgūt kādu no šīm tehnikām vai metodikām ar Tibetas skanošajiem traukiem. Tagad šajā mirklī savā praksē es izmantoju gan aromaterapiju, gan hercu terapiju. Abas šīs metodas lieliski sadarbojās, viņi vienu otru papildina.
viena otru potencē, varētu tā teikt, un mani klienti un arī mani studenti ir ļoti apmierināti ar to, kāds efekts un kāds rezultāts ir tiem cilvēkiem, kuri ir izbaudījuši šīs skaņu terapijas sesijas. Protams, ka mēs skolā esam mācījušies, kas ir frekvences, kas ir vibrācijas, kas ir herci, bet tā vairāk vai mazāk ir tāda tīri teorētiskā bāze, kuru skolas laikā mums nav iespējas saprast vai izjust, kā tas notiek reāli, materiālajā dzīvē. Ja? Tāpēc tāds vienkārši varbūt skaidrojums, kas tad ir hercs, ir svārstība, ar kuru ķermenis vienā sekundē iedarbojās uz otru ķermeni. Ja? Jeb, ja piemēram, kādam no Tibetas skanošajiem traukiem ir 220 Hz frekvence, tas nozīmē, ka vienā sekundē šis te Tibetas skanošais trauks pēc piesitiena veic 222 mikrosvārstības, ar kurām viņš iesvārsta to ķermeni, pie kā viņš ir piespiests. Ja? Vienalga, vai tas ir cieta virsma, ka tas ir galds, vai tas ir cilvēks, uz kura šis skanošais trauks tiek ielikts. Un mēs varētu teikt, ka tas ir prātam neaptverams ātrums, ja? 220 svārstības, jeb mazi mikropiesitieni sekundē. Ja? Tas ir tāds tiešām cilvēka prātam neaptverams skaitlis. Un šīs te mazās mikrosvārstības vislabāk dod impulsu tieši visām mūsu smalkākajām ķermeņa daļām. Tas ir šūnām, šūnu receptoriem, starpšūnu telpai, nervu galiem, ja? Un tad caur šīm te smalkajām struktūrām šis te impulss, šī te mikrosvārstība aiziet jau tālāk līdz lielākām struktūrām. Jo mūsu orgāni un visi mūsu audi sastāv no šūnām, ja? Mūsu nervi tālāk pārveidojas lielākos nervos, ja? Līdz jau centrālajai nervu sistēmai aiziet. Un tas nozīmē, ka visas šīs te mikrosvārstības, mikrokustības ievibrina pilnīgi visas mūsu ķermeņa šūnas. Jau ir iespējas izmērīt arī cilvēka ārējo biolauku, ja? Cilvēka auru, to pat ir iespējams nofotografēt. Un šīs te kustības aiziet ne tikai dziļumā, ja viņas neievibrē tikai šo te cieto matēriju, bet viņas ievibrē arī šo te telpu, kas ir apkārt cilvēkam. Un to reizēm kursos ļoti labi var just, jo ir tāda tehnika auras attīrīšana. Ja, ja mēs iedomājamies, ka cilvēkam apkārt aura, tas ir kā tāds mākonītis. Un citreiz šajā te mākonītī, kā jau dabā, ir krusa, ir lietus piles, ja? Citreiz mākonīši ir gaiši un balti un skaisti. Un ar šīm te vibrācijām, kuras mēs virzam apkārt ķermenim, ja, ar ieskandinātu trauku iztīra no cilvēka auras vai no cilvēka šī ārējā mākonīša, visas šos te krusas graudus, negaisa mākoņus, zibeņus, pērkonus, ja, un lietus. Un cilvēks jūt, ka apkārt viņam ir tīrāka telpa. Bieži vien to nav iespējams izskaidrot vārdiski, bet to ļoti labi sajūt cilvēki, kuri ir daudz jūtīgāki, bērni vai arī tādi cilvēki, kuri varbūt ir pārāk saguruši, ja, varbūt ir ļoti slimi, ļoti novārdzināti, un katrs kaut kāds šis te mazais atbalsta punktiņš vai mazā palīdzības roka, ja, viņam palīdz sajusties kaut nedaudz labāk. Ja? Un tieši šie cilvēki arī daudz labāk sajūt vispār hercu terapijas efektu. Ja? Tādēļ, ka katra mazākā, smalkākā vibrācija vai iedarbības nianse viņos dod daudz lielāku rezonanci nekā cilvēks, kurš ir vesels, jūtās ļoti labi un kuram kopumā nav nekādas īpašas vainas, ja, slimības vai kaut kāda cita diskomforta stāvokļa. Kas ir šie te planetārie mērītie trauki? Katram ir noteikta frekvence, ar kuru mums ir paredzama iedarbība uz cilvēka fizisko ķermeni, uz cilvēka emocijām un arī uz cilvēka mentālo, jeb šo te domāšanas līmeni. Jo mēs esam tāds mikrokosmosiņš, ja?
Un šajā te mikrokosmosā mums ir arī nepieciešama sinerģija, sadarbība, jeb līdzsvars un harmonija. Un tikai tad, kad mēs jūtamies līdzsvarā un harmonijā, mūsu ķermenī ir arī šī te homeostāze, kad visas sistēmas darbojās harmoniski, visas sistēmas darbojās saskaņā. Sirds, elpošanas sistēmas, smadzenes, gremošanas trakts, asinsrites sistēma, ja visas pārējās sistēmas. Un tad, kad mēs esam homeostāzē, tad principā mēs savu fizisko ķermeni nejūtam, viņš mums netraucē. Bet tikai tad, kad mēs aizejam prom no šīs homeostāzes un kad kāda no sistēmām vairs nestrādā tā, kā viņai vajadzētu strādāt, tad mēs sākam just savu fizisko ķermeni, jo viņš traucē mums izdarīt to, ko mēs esam iedomājušies vai to, ko mēs gribam. Ja, un tieši šādos stāvokļos arī Tibetas skanošie trauki palīdz atgriezt atpakaļ šo harmoniju, homeostāzi, jeb sinerģiju un sadarbību starp visām organismu sistēmām. Visiem šiem terapeitiskajiem traukiem, kas ir ar mērītajām hercu frekvencēm, ir attiecīgi certifikāts, ja, kur ir vairāki parametri uzrādīti. Tad konkrēti šim terapeitiskajam traukam ir arī piesitiena vieta, pa kuru piesitot mēs iegūstam visus šos terapeitiskos parametrus. Un arī jāsaka, ka šos terapeitiskos traukus nevar nopirkt vienkārši Indijas kaut kādā mazajā veikaliņā vai interneta veikalā. Ja? Šie trauki tiek gatavoti tiešām Nepālā vienā darbnīcā, kur pēc tam arī viņi tiek apstrādāti, mērīti un tālāk jau katram traukam ir savs numuriņš, ar kuru viņš tālāk aiziet pasaulē, ja, un pēc šī trauka numuriņa arī var pateikt, kur viņš ir nokļuvis, ja, vai viņš ir nokļuvis šeit Latvijā, vai viņš ir Šveicē, vai Vācijā, vai Ķīnā, kaut kur, ja viņiem ir tātad šī izsekojamība. Ļoti bieži pārdod arī rūpnieciski gatavotos traukus, kuri, protams, ir ļoti skaisti. Viņi ir ļoti skaistas, varbūt ļoti skaisti gravējumi iekšā, ja, vai ir dažādas krāsas izmantotas. Arī viņu forma ir absolūti perfekta, bet tas nenozīmē, ka viņš ir terapeitiskais trauks. Ja. Turklāt rūpnieciski gatavotajiem traukiem bieži vien arī ir kaut kādi metāla piemaisījumi, jo parasti tad tiek lietoti pārkausējumie, otrais izmantotās izējvielas, un tad viņiem arī skaņas kvalitāte nav tik ļoti tīra. Cilvēki, kuriem ir muzikālā dzirde, it īpaši labi attīstīta muzikālā dzirde, viņi patiešām sajūt atšķirību starp šiem labsajūtas traukiem un starp šiem hercu terapijas traukiem. Ja? Gan skaņas tīrībā, skaņas kvalitātē, skaņas ilgumā, skaņas iedarbībā un skaņas penetrēšanās spējā cilvēka ķermenī, ja, ka skaņa nevis aiziet telpā, bet viņa ieiet cilvēka ķermenī dziļumā. Kas notiek zemapziņā? Kas tur darās? Kā tieši viņiem? Zemapziņa. Zemapziņa tā vispār ir tāda lieta, ja, par kuru mēs droši vien daudz ko nezinām, bet mēs lēnā garā ejam uz to, lai vismaz kaut ko sāktu zināt un sāktu līdz tam visam aizdomāties. Zemapziņa tā ir tāda milzīgs tāds melnais caurums, kurā viss ir iekšā, bet mēs nezinām, kas tur ir iekšā. Ļoti vienkāršot mēģinātu izprast zemapziņu, tad to varbūt var izstāstīt caur šādu piemēru. Ja es kādam cilvēkam pasaku vārdu medus, šim cilvēkam uzreiz rodās kaut kādas asociācijas vai kaut kādi notikumi vai kaut kas viņa fiziskajā ķermenī, viņa emocijās vai viņa atmiņās vai viņa domās, kas ir saistīts ar medu. Un tās ir tikai viņa atmiņas, viņa domas. Ja? Man savukārt ir manas atmiņas, sajūtas, emocijas vai kaut kāda fiziskā pieredze, ja, par medu. Un tas visa šī pieredze nepārtraukti ierakstās mūsu zemapziņā. Ja mūsu zemapziņa ir kā tāds milzīgs kvantu dators, kuram ir neierobežota atmiņa. Un mēs nekad nezinām, kas no šīs te zemapziņas, kurā mirklī savienojoties ar kādu cilvēku, ar kādu priekšmetu, saskaroties ar kādu emociju, vai ar kaut kādu dzīves situāciju, kas no šīs zemapziņas ārā
izvilksies, ja, vai kas iznāks laukā. Tas ir gandrīz vai tā kā burvi mākslinieks no cepures izvelk trusīti, ja, un pēkšņi viņš izvelk čūsku, un pēkšņi viņš izvelk tīģeri, un pēkšņi viņš izvelk konfektes, ja. Tieši tā arī darbojās mūsu zemapziņa. Bet tad, kad cilvēks ir tādā stāvoklī, kas ir starp nomodu un miegu, un tieši tad, kad šie skanošie trauki tiek novietoti cilvēkam apkārt vai tiek novietoti uz cilvēku, ja, vai izvēloties kaut kādu konkrētu tehniku, tieši tad šī mūsu zemapziņa var izcelt ārā līdz apziņas līmenim kaut kādu notikumu, kaut kādu situāciju, kaut kādu emociju, kaut kādu atmiņu, un šie skanošie trauki šo te izcelto fenomenu bieži vien neutralizē vai pārveido, un cilvēks pieceļās, un viņam kaut kas ir pazudis. Protams, ka visbiežāk pazūd tieši šīs traumatiskās vai nepatīkamās atmiņas, sajūtas, pieredzes, jo tas ir kaut kas tāds, kas mums vairs nav vajadzīgs. Un, ja mēs salīdzinām hercu terapiju ar aromaterapiju, tad aromaterapijā arī mēs izceļam no zemapziņas līdz apziņas līmenim ar kaut kādu konkrēto ēterisko eļu šo te lietu, kas rada mums diskomfortu, bet mēs nespējam viņu noformulēt. Un sākot strādāt ar ēteriskajām eļām, mēs šo lietu ieraugam, noformulējam, un tikai tad mēs varam sākt mainīt šo attieksmi pret šo notikumu, vai pret šo lietu, vai pret šo emocionālo stāvokli, un tieši tas pats notiek arī hercu terapijā. Notiek tādas netvaramas, neizskaidrojamas pārmaiņas, kas ir saistītas tieši ar no zemapziņas izceltajiem šiem te notikumiem vai sajūtām, un cilvēks pakāpeniski atbrīvojas no tā, un pēc kaut kāda laika viņš vienkārši saprot, mana reakcija uz šo cilvēku ir mainījusies. Pirms tam viņš man tracināja, bet tagad viņš man netracina. Tagad viņš var teikt, ko viņš grib, jā, bet es vairs tā neuzvelkos. Vai pēkšņi cilvēki sajūt, ka ir aizgājis no viņiem kaut kāds smagums, kaut kas neizskaidrojams, kaut kādas ilgas, kaut kādas skumjas, varbūt kaut kādas sēras, un viņi ir kļuvuši brīvāki. Viens no manas prakses tādiem interesantākajiem notikumiem ir ar vienu sievieti, kur atsūtīja pie manis mana kolēģe homeopāte, un viņa teica, no sākuma tas bija tikai uz aromaterapijas konsultāciju viņa atnāca, jo viņai bija ļoti liela trauksme tajā mirklī, kad viņai vajadzēja iet pie savas priekšnieces un atskaitīties par iepriekšējā nedēļā padarīto darbu. Un ja viņa jau vairākas naktis pirms tam negulēja, viņai trīcēja rokas, viņa svīda, jā, tātad šīs te veģetatīvās sistēmas reakcijas bija tik ļoti spēcīgas, ka tas viņai traucēja. Un viņa vērsās pie homeopāta, un homeopāts ieteica arī šo te emocionālo stāvokli, ka varētu pamainīt ar ēteriskajām eļām. Un tas bija tieši tas laiks, kad es sāku savu praksi arī ar hercu terapiju. Un es viņai piedāvāju šo praksi nākt 1 reizi nedēļā. Un pēc kaut kāda laika šī sieviete vienkārši pazūd. Manuprāt, tas bija 3-4 seansi, kad viņai sveic šo hercu terapiju, un šī sieviete vienkārši pazūd. Es nesaprotu, protams, ja, kas notiek. Cilvēki parasti pazūd divos variantos. Ja. Viens, kad viņiem palīdzēja, otrs, kad viņiem nepalīdzēja. Bet pēc kāda laika šī sieviete atkal piezvana un atgriežas pie manis un saka, paldies, ka jūs man toreiz tā palīdzējāt ar šo te hercu terapiju. Ziniet, tagad man ne tikai vairs nav bailes iet pie savas priekšniecības atskaitīties, bet mani paaugstināja amatā. Tādēļ, ka viņi redzēja, ka es esmu kļuvusi drošāka, pārliecinātāka un ka es varētu arī virzīties augšu pa šīm karjeras kāpnēm. Un tagad pie manis nāk cilvēki atskaitīties par iepriekšējā nedēļā padarīto darbu. Ja? Tātad šī hercu terapija noņēma viņai kaut kādas bailes, kaut kādu nepārliecinātību par sevi, nedrošību. Un tas notika tā vienkārši, pat varētu teikt, bez prāta piesaistes, bez kaut kādas analīzes. Viņa atbrīvojās no kaut kā tāda, kas nebija viņas.
Tātad tā bija kaut kāda zemapziņas reakcija, visticamāk no bērnības vai no skolas laikiem, ja, kad mums vajadzēja iet atbildēt, vai vajadzēja iet kaut kādās konsultācijās, ja, vai vajadzēja likt kaut kādus eksāmenus vai citus pārbaudas darbus. Ja, cilvēkam tas bija ļoti liels stress, un mūsu fiziskais ķermenis jau ieraksta šīs reakcijas, jo viņš ir tā kā arī tāda milzīga krātuvīte. Viss, kas notiek ar mums, viss tiek ierakstīts fiziskajā ķermenī. Un nemaz nav tik vienkārši no tā visa atbrīvoties. Tad, lūk, Tibetas skanošie trauki ar šīm mikrovibrācijām un ar šo ritmizēto metodiku un ar šo skaņas sinerģiju atbrīvo arī fiziskajā ķermenī noslēptās reakcijas. Šādu stāstu ir ļoti, ļoti daudz. Pat ja cilvēks seansa laikā viņam liekas, ka viņš neko nejūt, vai ja viņš neaizmieg, ja viņš nekur nepaceļās un nekur nelido, šī skaņu terapija strādā tik un tā. Ja, jo tas, ka šī terapija strādā, nav saistīts ar mūsu prāta darbību. Cilvēks var būt ļoti aktīvs savā prātā, ja nespēja atslēgties, jo viņam visu vajag kontrolēt, bet terapija notiek tik un tāpat, ja viņš nav atslēdzies un nav aizmidzis. Un šie hercu terapijas seansi ļauj cilvēkam nevis kļūt pārspīlēti, jautriem, ļoti viegliprātīgiem un brīviem, bet šī hercu terapija ļauj cilvēkam atgriezties pašam pie sevis, dzīvot beidzot savu dzīvi, sākt saklausīt savu iekšējo sajūtu. Pēc mūsu iekšējām patiesās dvēseles vajadzībām mēs veidojam arī savu pasaules uzskatu, un šis pasaules uzskats tālāk veido vidi, kas ir mums apkārt, veido tos cilvēkus, ar kuriem mēs esam apkārt. Un tikai tad mēs jūtamies laimīgi, harmonijā un spējam brīvi virzīties arī uz priekšu, kā tagad ir moderni teikt, sava dzīves uzdevuma pildīšanas procesā. Ja? Jo viens no galvenajiem mūsu uzdevumiem ir būt priecīgiem, priecāties par to, ko mēs darām, kā mēs darām, ka vispār mēs kaut ko darām, un šajā procesā vislabāk mēs varam pamācīties no maziem bērniem, kas no rīta pieceļās, un viņš ir priecīgs par to, ka viņš ir atvēris acis, un viņš nav vakarā domājis, ko mamma viņam dos brokastīs, vai ko viņš vilks mugurā. Viņš pieceļās un ierauga, jā, ir mamma, ir tētis, ir brokastis, ir rīts, es iešu uz dārziņu, es iešu uz skolu, un visa diena ir mana, ja, un es varu darīt visu ar prieku, brīvi un dzīvespriecīgi. Ja. Tieši tā mums arī ir jādzīvo. Ļoti bieži vēršas arī pie manis, nav prieka. Mēs esam pazaudējuši savu prieku. Kad? Kādā vecumā? Skolā, bērndārzā jau mēs pat nevaram atcerēties, kad pēdējo reizi mēs esam bijuši tā patiesi priecīgi. Un tas ir tas smagums, kurš ir gan fiziskajā ķermenī, gan arī tajās nemitīgajās rūpēs, gan arī tajā stresainajā vidē, kas ir mums apkārt arī dažādās šajās negatīvajās ziņās, negatīvajā informācijā, kuru nepārtraukti mūsu vidē aizvien vairāk un vairāk spiež mums klausīties. Un mēs pazaudējam šo prieku, jo liekas, kā tad es varu priecāties, ja apkārt ir varbūt tik daudz sāpes, tik daudz ciešanas un tik daudz negatīvu un situāciju jau un tik daudz rūpju. Bet iekšēji neviens mums neaizlaidz priecāties. Mēs varam iekšēji būt priecīgi, lai gan ārēji mēs izskatāmies nopietni. Citi smīkņā par šo hercu terapiju. Kāpēc viņi uztver to kā ezotērisku praksi, pat ja tā nav? Es zinu, ka ir pietiekoši daudz aparatūras, kurās tiek izmantota šī vibrācija. Ja? Ne tikai varbūt skaistumkopšanā, bet arī fizikālajā terapijā vibrācijas tiek izmantotas. Ja? Vibrācijas tiek izmantotas gan diagnostikā, gan terapijā, ja? gan rehabilitācijā. Varētu teikt, Tibetas skanošie trauki ir arī viens no tādas vibrāciju terapijas vienkārši instrumentiem. Tas, ka viņš tiek vairāk pielikts klāt pie šīs ezotēriskās jomas, ir tāpēc, ka šie vibrējošie vai skanošie trauki ir nākuši no austrumiem. Un no austrumiem mums nāk arī meditācijas, mums nāk jogas prakses, mums nāk ajurvēda,
Es varētu teikt arī, ka aromaterapija daļēji nāk arī no austrumiem, un tad jau mēs visas šīs jomas varētu nosaukt par ezotēriskām. Sākotnēji Latvijā viņi tieši tā arī ienāca caur šīm te ezotēriskajām praksēm, caur meditācijām, caur jogu, nodarbībām, vai cilvēki, kuri lietoja šos skanošos traukus, viņi savā profesionālajā vai arī ikdienas praksē nodarbojās ar šīm te ezotēriskajām praksēm. Tieši tāpēc arī vēl joprojām liela daļa uzskata, ka šī hercu terapija, tas ir ezotērika. Es vairāk tomēr teiktu, ka tā ir arī tāda medicīniska manipulācija, ja, vai terapeitiska manipulācija, ne tikai ezotēriska manipulācija. Un to nodrošina tieši šīs vibrācijas, jeb herci. Īpašs punkts, pa kuru skandinot, mēs iegūstam vairāk kā 30 dažādus terapeitiskus kvalitātes parametrus. Skaņas tīrība, skaņas ilgums, šis te konkrētais hercs, ja? Un tas viss rada šo terapeitisko efektu, kurš iedarbojās gan uz mūsu fizisko ķermeni, gan uz mūsu emocionālo ķermeni, gan arī uz mūsu mentālo ķermeni. Konkrēts metāls iedarbojas arī uz kādu no mūsu ķermeņiem, ja? Ne tikai uz mūsu fizisko ķermeni, bet arī uz mūsu šiem neredzamajiem ķermeņiem. Ir gan šī terapeitiskā iedarbība, ko cilvēks izjūt fiziski ķermenī, ja? Kaut vai tajā mirklī, kad ir kaut kāds cilvēkam trauma bijusi, ja? Jebkuras traumas rezultātā notiek audos sablīvējums, ja? Notiek kaut kāda spastiska reakcija, kaut kāda mobilizācijas reakcija. Bet šīs vibrācijas šo te sablīvējumu ļoti maigi atlaiž vaļā, un cilvēks pēkšņi jūt, man vairs nesāp tas muskulītis, vai man vairs nesāp galva, ja? Vai man vairs nesāp mugura, tāpēc, ka šis sasprindzinājums ir aizgājis, un to ir izdarījušas tieši šīs te hercu terapijas smalkās frekvences. Protams, ka mēs nevaram pateikt, ka Tibetas skanošie trauki tagad būs panaceja, ja, kas izārstēs cilvēkam visas vainas. Bet ja tieši šīs ceļa sāpes ir radušās, pēc kaut kādas neveiklas kustības, pēc kaut kāda paslīdējuma, kuras rezultātā muskuļi ir mobilizējušies, un nedaudz šo te celīti pavilkuši, savilkuši, vai kādu saitīti iestiepuši, tad šī te hercu terapija, atbrīvojot šo savilkto muskulīti, šo savilkto saitīti, noliek celīti atpakaļ un ir beigusies kaut kāda nepatīkamā sāpe. Aizvien vairāk un vairāk medicīna tomēr pievēršas arī šai psihosomatikai, ka mūsu dažādas fiziskās kaites vai likstas vai simptomi ir tomēr saistīti ar mūsu psihoemocionālo stāvokli. Mainoties mūsu psihoemocionālajiem stāvoklim, mainās arī mūsu fiziskais stāvoklis. Un mainoties mūsu fiziskajam stāvoklim, mainās arī mūsu psihoemocionālais stāvoklis. Jo, ja cilvēkam, piemēram, sāp tas pats celis, viņš nevar tā pilnvērtīgi iet, kustēties. Protams, ka viņš būs īgnāks, jo tas viņu ierobežo. Ja viņš būs īgnāks, viņam sāks pasliktināties attiecības ar viņa tuvajiem cilvēkiem. Tajā mirklī cilvēks jutīs diskomfortu visos līmeņos, gan fiziski, gan emocionāli, gan arī mentāli. Ja mēs viņam atbrīvojam cēli no šīs sāpes, mainās viņa pašsajūta, viņš vairs nav tik īgns, un attiecības ar radiniekiem un ar tuviniekiem arī uzlabojas. Mainoties cilvēka mentālajam stāvoklim, mainoties kaut kādam viņa uzskatam, kaut kādam stereotipam, vai kā es minēju jau par to savu klienti, noņemoties kaut kādām bailēm, cilvēks kļūst drošāks, un viņam arī mainās šie te fiziskie simptomi. Kas ir parādījušies tikai tādēļ, ka viņa mentālais vai emocionālais stāvoklis ir radījis viņam diskomfortu. Savukārt, tas, kas var cilvēkam būt pēc sesijām, ko viņš arī uztver kā varbūt kaut kādu tādu nepatīkamu simptomu vai nepatīkamu pašsajūtu,
Tas ļoti bieži ir tā atbrīvošanās no kaut kā, ar ko mēs ļoti ilgu laiku esam dzīvojuši. Mēs jau pie viņa esam tā saraduši, ka mēs pat nejūtam, cik ļoti liela ir bijusi šī mobilizācija. Ļoti bieži cilvēki, kuri ir darbaholiķi vai perfekcionisti, kuri ir atradušies tādā ļoti lielā mobilizācijas stāvoklī, ilgstoši un strādājuši pēc skanošiem traukiem, viņi vienkārši aiziet mājās un viņiem tā nāk miegs. Un viņi saprot, cik liela mobilizācija vai cik ļoti viņi ir bijuši sasparindzināti, ka tad, kad šis te skanošo trauku seanses beidzās, viņi saka, es esmu vienkārši iegrimis tajā galdā un esmu viens ļoti liels, smags, tā pārspīlēti sakot, gaļas klucis, kurš vispār nevar pakustēties. Ir kaut kāda robeža, cik tas fiziskais ķermenis tomēr var izturēt, to slodzi, ko mēs viņam liekam. Kaut kādā mirklī viņš piespiež mums arī atpūsties un atlaisties. Man vienmēr ir ļoti liels prieks par bērniem vai par pusauģiem, jo viņiem šīs terapijas notiek šis terapeitiskais efekts viņiem parādās daudz ātrāk, viņi daudz labāk raksta, daudz labāk rēķina, daudz labāk, tātad šīs te kognitīvās prasmes uzlabojas. Man ir prieks par tiem pusauģiem, kuri beidzot ir atguvuši saikni ar sevi, ka pirms tam viņiem ir bijušas tādas nepārāk patīkamas vēlmes, vēlme aiziet no šīs dzīves, vai vēlme vispār norobežoties un ar vienu nesatikties un būt pilnīgā izolācijā. Un pēc šīs skaņu terapijas seanses viņš beidzot atgūst atpakaļ sevi. Un viņš saka, nē, dzīve ir ļoti skaista. Paldies jums par to, ka es atkal atguvu šo brīvību vai šo prieku. Diezgan neizskaidrojamas sajūtas, kuras cilvēks pēc tam sajūt pēc šīs hercu terapijas, bet brīvības sajūta ir viena no tām, ko cilvēki min visbiežāk. Brīvības sajūta un vieglums. Ir vairāk enerģija, viņi labāk guļ, viņiem ir beigušies galvas sāpes, sakārtojās gremošanas trakta darbība. Cilvēki kļūst adaptēties spējīgāki jebkādām ārējās vides apstākļu maiņām, neatkarīgi, vai tas ir laika apstākļi, vai tā ir kaut kāda informatīvā vide, kas nepārtraukti mainās, vai tā ir darba vide, vai tā ir attiecību vide, kur visu laiku notiek kaut kādas pārmaiņas. Viennozīmīgi darbojoties ar hercu terapiju, cilvēks kļūst adaptēties spējīgāks, un tas arī noņem lielu slodzi no mūsu nervu sistēmas, no mūsu imūnsistēmas, jo tieši caur nervu sistēmu mēs arī lasām visus impulsus no ārējās vides. Un tad, kad mēs kļūstam netik ļoti uzņēmīgi pret šo te ārējās vides impulsu, mēs arī daudz vieglāk viņu varam apstrādāt. Tas vairs neizraisa mūsos tādas milzīgus pārdzīvojumus vai emocijas, no kurām pēc tam vairākas stundas cilvēks nevar attiet. Tas ir vienkārši kā notikums, kā mirklis, ko cilvēks piefiksē, bet tas nepaliek viņa fiziskajā ķermenī kā tāds smagums. Un tas atslogo arī mūsu imūnsistēmu, jo imūnsistēma ir ļoti jūtīga uz šos ārējās vides radītā stresa intoksikāciju. Nenoliedzami ir vajadzīga arī šī te cilvēku mīlestība vai vēlmei palīdzēt cilvēkiem, ar kuru, piemēram, aiziet mācīties mediķi uz medicīnu. Cilvēks, kurš neieredz citus cilvēkus, viņš nevarētu būt par mediķi un palīdzēt citiem cilvēkiem. Šeit tieši tāpat ir jāsaprot, vai darbojoties ar šiem skanošajiem traukiem, cilvēks vēlēsies tikai to izmantot priekš sevis, vai viņš ir gatavs dalīties arī ar to ar citiem cilvēkiem. Katrs cilvēks tāpat atrod savu skolotāju, savu pasniedzēju, tieši tāpat kā savu frizieru, savu santehniķi, savu ārstu, vai savu dzīvesvietu, kur viņam ir vislabāk. Tāpēc ir vienkārši jāļaujās šai iekšējai sajūtai, jāuztic savai intuīcijai un jāiet iekšā šajā skaņu terapijas pasaulē.